Jau otro nedēļu pēc kārtas valdošā koalīcija neatbalsta mākslīgi izveidotās klimata ministrijas likvidēšanu. Arī Sabiedrības integrācijas fonda likvidēšana valdošajiem nav paprātam, varbūt tādēļ, ka caur SIF tiek uzpirkti mediji. Izrādās, ka nonākšana pie varas radikāli maina vērtības. Tie, kas atbalstīja samazināto PVN zīdaiņu pārtikai, tagad to vairs neatbalsta. Saskaņā ar Saeimas kārtības rulli Latvija pirmajā vietā frakcija jau otro nedēļu rosināja Saeimu pieņemt lēmumu par mākslīgi izveidotās klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu un tās funkciju sadalīšanu starp ekonomikas ministriju un vides un reģionālās attīstības ministriju. Lūk, ko par šo rosinājumu teica Ramona Petrāviča. Es aicinu valdību nekavējoties pieņemt lēmumu par klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu un līdz 2027. gada 1. janvārim tās funkcijas nodot ekonomikas un varam ministrijām. Ja mēs šodien visās nozarēs meklējam līdzekļus aizsardzībai, veselībai un demogrāfijai, tad nevaram ignorēt valsts pārvaldes izmaksas. Mēs nevaram prasīt taupības skolām, slimnīcām un pašvaldībām vienlaikus uzturot ministrijas, kuru funkcijas dublējās. Nevelti finanšu ministrs Māris Kučinskis nesen skaidri pateica, ka klimata un enerģētikas ministrijai nav jābūt atsevišķai struktūrai un tās funkcijas jāpievieno esošajām ministrijām. Viņš arī atzina, ka šīs ministrijas izveide bija toreizējā premjera Krišjāņa Kariņa untums, sekojot dažu Eiropas valstu piemēram, neskatoties uz funkciju dublēšanos Latvijas valsts pārvaldē. Tas ir īpaši svarīgi šobrīd, kad pie varas ir jaunā valdība. Turklāt ir arī politiskās konsekvences jautājums. Apvienotais saraksts ne tikai kritizēja klimata un enerģētikas ministriju, tas iesniedza konkrētus likumprojektus ministrijas likvidēšanai un publiski paziņoja, ka tā ir bijusi dārga kļūda, kas nav sasniegusi liederīgu rezultātu. Tādēļ šodien valdībai ir jāatbild uz vienkāršu jautājumu, vai priekšvēlēšanu un opozīcijas laikā teiktais bija patiesas uzskats, vai tā ir tikai politiska retorika. Jā, un kāds tad bija balsojums, to nav grūti uzminēt. 50 koalīcijas deputāti bija pret, 24 atturējās. Tātad 74 faktiski bija pret klimata un enerģētikas ministrijas likvidēšanu. Ministrija turpina rulēt. Latvija pirmajā vietā jau vairāk kārt ir uzsvērusi, ka Sabiedrības integrācijas fonds, kurš ir kultūras ministrijas pāraudzībā, faktiski ir barotne, caur kuru tiek uzpirkti dažādi mediji un iespējams uzturētas arī dažādas apšaubāmas nevalstiskās organizācijas. Tieši tādēļ nācām klajā ar rosinājumu šo fondu likvidēt. Un lūk, ko par šo teica deputāts Edmunds Ziltiņš. Sabiedrības integrācijas fonds tika dibināts 2001. gadā, un jau no 2016. gada valsts kontrole norāda uz šo te funkciju dublēšanos, kas faktiski šobrīd notiek. Nepieskārsimies pat tam jautājumam, kas skar šo te mediju korumpētību caur mediju atbalsta fondu un Sabiedrības integrācijas fondu. Tātad šobrīd ir 3 ministrijas, kuras mierīgi var uzņemties uz sevi visu šo te atbildību, un mēs izbeidzam valstī ar funkciju dublēšanos un šo te administratīvo aparātu naudu samazinam. Ja? Un, kā teicu, ieguvumi ir apmēram līdz pat 3 miljoniem eiro. Vēl tikai jāpiebilst, ka Sabiedrības integrācijas fonda kopējais budžets ir 32,4 miljoni eiro un faktiski 10 miljoni nāk no valsts budžeta, no nodokļu maksātāja naudas, pārējie ir Eiropas finansējums. Un kāds tad bija balsojums? Protams, ka tāds, lai šis fonds turpinātu darbu. 31 deputāts no koalīcijas bija pret, 28 atturējās, bet interesanti, ka 3 ZZS deputāti nobalsoja par fonda likvidēšanu. Jau 3. reizi šīs Saeimas sesijas laikā deputāts Ričards Šlesers virza ierosinājumu piemērot samazināto PVN 5% apmērā zīdaiņu pārtikai un higienas precēm. Lūk, ko viņš Saeimas sēdē par šo teica. Kolēģi,
Mēģināsim vēlreiz. Vispirms vēlos pateikt paldies Nacionālajai apvienībai un apvienotajam sarakstam, kuri iepriekš atbalstīja šo patiešām ģimenēm svarīgo priekšlikumu. Ceru, ka šodien jūsu balsis nemainīsies. Pirms noslēdzam šo Saeimas sesiju, mums ir iespēja pieņemt lēmumu, kas reāli palīdzēs Latvijas ģimenēm. Nevis pēc gada, nevis nākamajā plānošanas periodā, bet tagad. Jūnijas ir bērnu un ģimeņu mēnesis, un tieši šodien šis priekšlikums samazināt PVN autiņbiksītēm un bērnu maisījumiem uz 5% skar pašu pamatu. Bērnu pirmos dzīves gadus un to, cik tas izmaksā vecākiem. Kolēģi, šis ir viens no tiem retajiem priekšlikumiem, kuri ieguvēji ir pilnīgi skaidri. Tās ir Latvijas ģimenes un tās ir Latvijas bērni. Autiņbiksītes un bērnu maisumi nav luksusa preces. Tie ir izdevumi, no kuriem jauni vecāki nevar atteikties. Tie nav izvēles pirkumi. Tie ir nepieciešami katru dienu. Tāpēc aicinu kolēģus nolikt malā politiskās atšķirības un paskatīties uz šo jautājumu ar vecāku acīm. Un kāds tad bija balsojums? Interesanti, ka 49, tieši 49 koalīcijas deputāti nevis balsoja pret, bet atturējās, un tā godīgi pret nobalsoja tikai 6. Un starp tiem, kas atturējās, bija arī tādi, kuri iepriekš bija balsojuši par samazināto PVN 5% apmērā, un tie bija deputāti no Nacionālās apvienības un apvienotā saraksta. Nonākot pie varas, viņu domas ir mainījušās. Šajā reizē tas viss par Latviju pirmajā vietā frakcijas iniciatīvām šajā nedēļā, un līdz pavasara sesijas noslēgumam ir atlikusi tikai 1 nedēļa. Tā kā nākamnedēļ tiksimies beidzamo reizi pirms vasaras pārtraukuma. Sekojiet mūsu YouTube kanālam LPV TV, ar jums kopā būšais Līga Krapāne.